Kāpēc vienības nosaukums ir tieši omega? Omega ir grieķu alfabēta pēdējais burts, kas simbolizē pēdējo cerību, un līdz ar ko omega iesaistās brīžos, kad visi citi resursi ir izsmelti. Kurā brīdī vienība pievienojas darbam un kāpēc citi netiek ar to galā? Ja situācija ir sevišķi bīstama, ir nepieciešams speciāls aprīkojums, ekipējums, kā arī speciāli apmācīta personāla sastāvs, kas ir apmācīti veikt konkrētu uzdevumu. Tas nav par to, ka citi netiek galā. Kāds ir darba režīms vienībā? Vai jāstrādā katru dienu, cik bieži notiek izsaukumi un cik noslogot ir ikdiena? Omega ir valsts policijas daļa, līdz ar ko mēs rēģējam uz izsaukumiem 24/7. Kā izskatās tipiska diena Omegas vienībā? Tie ir taktiskie treniņi, speciālitāšu treniņi, reaģēšana uz izsaukumiem. Kā Omega uzzina par nelegālām darbībām un kāda ir vienības loma, piemēram, narkodīleru kratīšanas laikā? Tas neietilpst Omegas pienākumos. Omegas pienākums ir nodrošināt procesa virzītājiem drošu iespēju veikt savu darbu. Kā Omega pieņem lēmumus, ja informācija ir nepilnīga vai neusticama? Kā tas tiek trenēts? Mums ir speciāla operācija procedūras, analītiskā grupa, kas izvērtē ienākošo informāciju, kā arī pieredze, kas ir sakrājusies gadiem. Ko varat teikt citiem par savu darbu un cik daudz par to zina jūsu tuvinieki? Tuvinieki zina, ka es strādāju valsts policijā, bet atsevišķi detaļas netiek atklāts. Tas ir viņu un arī valsts noslēpuma dēļ. Kā jūs tiekat galā ar stresu ikdienā? Stresam jātiek galā ar mani. Cik daudz brīvā laika paliek privātajai dzīvei, hobijiem, ceļošanai un ģimenei? Pietiekami, lai izbaudītu pilnvērtīgu dzīvi. Vai Omegas darbiniekiem ir iespējams skaidri nodalīt darbu no ikdienas dzīves? Kā kuram, sākotnēji tas, protams, ir grūti, bet ejot gadiem un augot pieredzēji, tas kļūst aizvien vieglāk un vieglāk. Kāds ir ceļš, lai kļūtu par vienības kaujinieku? Jāizpild pieteikums, jāpiesakās 3 dienu atlasē, jāiztur atlase, jāiztur mācību grupa un jāiegūst bereti. Vai vienībā var iesaistīties, ja cilvēks mācās profesionālajā vidusskolā, bet vēl nav absolvējis? Nē, ir jābūt vidējai izglītībai. Vai jāmācās valsts policijas koledžā un kuru programmu izvēlēties? Nav jāmācās valsts policijas koledžā, taču tas ir liels bonus. Vai augumam ir nozīme pievienojoties vienībai? Nē, Vai sievietei ir iespējams tikt vienībā? jā. Kā izvēlas cilvēks vienībā? Ir jāsaprot tas, ka mēs nemeklējam labāko, mēs meklējam atbilstošāko. Mēs izvēlamies kandidātus vērojot tos mācību grupas laikā, slodzes un stresa apstākļos, kā arī kā viņi tiek pāri savām grūtībām. Kas ir visgrūtākais atlases laikā un kā vislabāk tai sagatavoties, to starp kardio pārbaudījumam? Visgrūtākais atlases laikā ir, protams, mentālie un psiholoģiskie pārbaudījumi, un sagatavoties var veicot attiecīgi kardio vingrinājumus, kā arī spēka un izturības vingrinājumus. Vai ir kāds virziens, kurā trūkst kaujinieku? Ir dažas specialitātes, kuras mēs labprāt papildinātu, taču konkrēti tās mēs izvērtējam tad, kad kandidāts ir paveicis mācību grupu. Vai Omega piedalās kopīgās mācībās ar citu valstu kolēģiem un cik bieži notiek apmācības ārzemēs? Protams, piedalās apmācības notiek diezgan bieži. Vai Omega piedalās starptautiskās misijās? Šo informācijas nedrīkst atklāt. Kāda bruņu veste tiek izmantota? Smaga. Vai pirms darba dienas iedzer C un D vitamīnus? Atkarībā, kur tu pamosties, ja mežā, tad var graust čiekurs. Kāds ir lielākais red flag, ko var pieļaut darba gaitā? Neizpildīt savu uzdoto lomu. Kādi ir visbiežāk dzirdētie stereotipi par Omegas darbu, kas neatbilst realitātei? Grūti par tiem spriest, jo es neesmu dzirdējis stereotipu.